Sveicināti! Šodien parunāsim par ko ļoti interesantu no Jūrmalas vēstures, kas ir pazudis pludmales grozi. Mums te ir raksts Jūrmalas pludmales grozs, zudusā leģenda, un mēģināsim saprast, kāpēc tieši grozi, kāda bija to loma un, kur tie palika. Varbūt sāksim ar pašu vienkāršāko. Baltijas jūra. Klimats nav nekāds vidusjūras, vai ne? Tieši tā. Augsts ūdens, vējs gandrīz vienmēr, smiltis acīs. Jā, un tie grozi, tie pītē, tie bija kā tāds patvērums. Jā, bet kas ir interesanti, pati ideja jau nav gluži unikāla tai pludmalei. Līdzīgas konstrukcijas, tādi kā krēsli ar jumtiņu, tie bija pazīstami jau senāk, 16. 17. gadsimtā. Iekštelpās. Jā, iekštelpās. Hanzas pilsētās Nīderlandē, flāmu gleznās var redzēt. Tie bija domāti aizsardzībai pret caurvēju, lielās augstās mājās. Bieži vien tur sēdēja vecākas kundzes. Āk, tad lūk kā, no istabas uz pludmali. Tieši tā, tas savienojums ir diezgan aizraujošs. Un tad jau nāca 18. gadsimta beigas, parādījās pirmie kurorti. Heiligendāma, piemēram. Jā, Nordernēja Vācijā radās tā pludmales kultūra. No Anglijas atnāca peldu rati, būvēja promenādes, bet, sēdēt plikā vējā joprojām bija neumulīgi. Tieši, un tad, ap 1871. gadu, viena pinēja, Ernsta Frēzes katalogā parādās tas nosaukums pludmales grozs. Bet tas vēl nebija tas īstais sākums. Kurš tad ir tas īstais tēls? Ir kāds konkrēts? Parasti uzskata, ka tas ir Vilhelms Bartelmans, grozu pinējs Rostokā. Un tas stāsts ir tāds, gandrīz vai leģenda. 1882. gadā pie viņa atnākusi kāda dāma, Elfrīda von Malcāna. Un? Viņai bija reumatisms, bet ļoti gribējies baudīt jūras gaisu, tikai negribējās salt. Saprotami. Un Bartelmans viņai uzpinis tādu kā, vienvietīgu grozu. No kārkļiem, niedrēm, sākumā citiesot smējušies, apgāsts veļas grozs. Tiksām. Bet ideja acīm redzot bija laba, ļoti laba. Jau nākamajā 1883. gadā parādījās divvietīgais variants, un Bartelmana sieva, Elīza, saprata potenciālu, atvēra pirmo nomas punktu. Ātri? Jā, un vēlāk jau nāca uzlabojumi, atgāžamas atzveltnes, nojumes, galdiņi, kāju soliņi. Bet kāpēc tie tik strauji izplatījās pa visu piekrasti? Tikai tāpēc, ka ērti? Tas bija svarīgi, bet bija vēl kas. Izšķirošais bija tas, ka Bartelmans savu izgudrojumu, viņš to nepatentēja. Tā! Jā, tas nozīmēja, ka jebkurš pinējs gar Baltijas vai Ziemeļjūru varēja brīvi tos kopēt, taisīt savas versijas. Un tas, protams, veicināja milzīgu popularitāti. Loģiski. Un kad tie parādījās pie mums Rīgas Jūrmalā? Presē par tiem sāk rakstīt jau diezgan agri, ap 1886. gadu, bet nopirkt Rīģā varēja nedaudz vēlāk, no 1896. gada. Bet pašā pludmalē? Pašā pludmalē. Liekas, tie parādījās ap 1898. gadu, sākumā tādās, smalkākās vietās. Pie Horna koncerta dārza Majoros, pie Edinburgas kūrmājas Dzintaros, tūp pie ūdens. Un droši vien sākumā ne katram pieejami. Tieši tā. Sākumā tie bija vairāk kūrmāju sanatoriju viesiem, tāda kā privilēģija. Kas to mainīja? Situāciju pamainīja viens uzņēmīgs vīrs no Liepājas Pēters Lanka. Tas bija 20. gadsimta pašā sākumā. Viņš pamanīja, ka kurorta publika sēž uz vienkāršiem soliem, kamēr daži privilēģētie bauda komfortu grozos. Viņš dabūja nomas koncesiju no barona Firksa. Un sāka piedāvāt nomu visiem? Jā, sāka ar 8 groziem Majoros, un rakstā teikts, tā bijusi sensācija. Cilvēki stāvēja rindā. Nopietni? Jā, pieprasījums bija milzīgs. Un drīz vien viņa nomas punkti bija arī Bulduros Dzintaros. Tā var teikt, viņš šo ērtību demokratizēja. Un tad jau tie grozi kļuva par kaut ko vairāk nekā tikai mēbele, vai ne? Tāds kā sociālais epicentrs pludmalē. Precīzi. Tajos sēdēja, lasīja grāmatas, rakstīja dienas grāmatas, adīja, vīrieši lasīja avīzes, apsprieda jaunumus, ģimenes tur pavadīja laiku. Un rakstā minēts arī par romantiku. Jā. Tiem bija tāda īpaša aura. Pat esot radies termins pludmales romāns, jo, tie grozi sniedza zinām privātumu. Bija dažādi modeļi. Jā, no pavisam vienkāršiem līdz greznākiem, ar audumu apdari, spilveniem, pat aizkariņiem un galdiņiem. Bet interesanti, ka to funkcija arī laika gaitā nedaudz mainījās. Proti? Tā kā tie peldurati,
pamazām zaudēja popularitāti, īpaši vīrieši sāk izmantot grozus kā tādas, improvizētas pārģērbšanās vietas. Vienkārši apklāja ar segu. Jā, apmeta segu pāri un gatavs. Tas arī parāda, kā mainījās tā pludmales etikete un vajadzības. Bet vai tie sarežģītie Bartelmana modeli ar visām ekstrām arī pie mums bija? Interesanti, ka nē. Šķiet, ka Baltijā vairāk izplatījās tās vienkāršākās, funkcionālākās versijas. Pēc Pirmā pasaules kara tas pats Pēters Lanka atgriezās, atrada ap 100 sagrubējušos grozu un atsāka biznesu kopā ar dēlu Jēkabu. Bet tad kaut kas nogāja greizi, sākās noriets. Kāpēc? Tur bija vairāk faktoru kopā, kas sakrita. Pirmkārt, infrastruktūra mainījās. Parādījās kabīnes. Jā, uzcēla stacionāras pārģērbšanās kabīnes. Līdz ar to grozi tai funkcijai vairs nebija tik aktuāli. Otkārt, mainījās mode. Sauļošanās. Tieši tā. Aktīva gulēšana saulē kļuva populāra un tam labāk derēja šezlongi, nevis vertikālie grozi. Treškārt, nāca jauni noteikumi. Aizliegumi. Jā, aizliedza tos izmantot pārģērbšanās nolūkiem un lika pārvietot tālāk no ūdens joslas. Tie kļuva tādi vecmodīgi. Vairāk kā vēja aizseks vecākai paudzei. Un tad jau otrais pasaules karš. Jā, 1939. gadā avīzēs jau rakstīja, ka tos vairs neuzstāda. Un kara laikā lielākā daļa vienkārši aizgāja bojā, iespējams kurināšanai. Skumļi. Tiešām skumļi. Bet tad... Pilnīgi negaidīti tie parādās kino? Tieši tā. Tas ir fantastisks pavērsiens. Jāļa Streiča slavenajā filmā Teātrs no 1978. gada. Ar Viju Altmani? Jā, un tas pītais krēsls, ko Džulijus Lambertes kalpo visu laiku nesā līdzi. Tas ir īsts pludmales gross. Tas ir īsts, autentisks Jūrmalas pludmales gross. Vija Altmane esot to paturējusi pēc filmēšanas sev. Iespējams, tas ir pēdējais saglabājies eksemplārs. Neticami. Kā filma var saglabāt atmiņu par gandrīz zudušu lietu? Tieši tā. Tas ir lielisks piemērs. Un kur tie grozi ir populāri šodien? Vēl kaut kur ir? Ir. Vācijā joprojām ļoti populāri. Nedaudz arī Polijā, Nīderlandē. Bet citur gandrīz izzuduši. Kāpēc tā? Avots min vienu spekulāciju, ka varbūt tas saistīts ar Vācijas tēlu 20. gadsimtā. Citas valsts varbūt distancējās no tā, kas likās tipiski vācisks. Bet tā ir tikai versija. Skaidrs. Tātad esam izsekojuši visu ceļu no praktiskas vajadzības Baltijas vējā līdz kurorta modes kliedzienam, sociālam centram un tad lēnai aizmirstībai, ko pārtrauca tikai kino ekrāns. Jā, tas ir stāsts par to, kā modes mainās, kā mainās vajadzības un kā priekšmeti var kļūt par simboliem un tad atkal pazust. Patiešām fascinējoši. Bet nobeigumā varbūt tāda viela pārdomām. Ņemot vērā, cik funkcionāli tie grozi tomēr bija un ir tieši mūsu vējenajā piekrastē. Un ka modes mēdz atgriezties. Tieši, vai mūsdienu Jūrmalas pludmalē var būt ar kādu modernu dizainu piesitienu, bet saglabājot to pamatideju, vai tur nevarētu atkal atrasties vietu pludmalas grozam, tādam, kas savienotu to veco šarmu ar šodienas vajadzībām. Ko domā klausītāji?